nezinu, negribās neko prognozēt, bet, nu, ja neuzvar Estela, vismaz brālis uzvar. Protams, ka es gribētu uzvarēt, bet, nu, būs grūti, daudz labi metēji, bet, nu, uzreiz labākais un kam būs, kā lai pasaka, psiholoģiski, kurš būs vairāk gatavs. Kaut kā īpaši gatavojies arī pirms tam šim konkursam? Nē, es vismā tā baigi īpaši negatavojos. Tā kā treniņos parasti pēc treniņa bišķi pamētā, pirms treniņa pamētā, bet, nu, tā speciāli baigi nekam negatavojos. Bija pāris dienas, kad pagatavojos, saldīšu statīvu pieejami. Galvenais, lai uz to laiku izjūtu, lai metiens izmestu visu laikā, un pirmais mērķis uzvarēt brāli. Ir sanācis, protams, meistari, kādreiz es esmu bijis labāks un kādreiz viņš, tā kā būs ļoti cīva cīņa, ļoti labi cilvēki, kas šeit met, un es domāju, ka būs ļoti interesanti cīņa. Spēlē mēs vinnēsim, es domāju, pa 3-punktu konkursu, nezinu, tas tāda laimes spēle. Mēs neesam īsti tādu konkursu piekatējis, man metiens nav tāds, lai es metu konkursos. Tev ir metiens tāds, lai tu mēsties? Nē, man vienkārši tā tehnika savādāk, man jāmet ir palecienā, un ja es lētu palecienās, nevar paspēt izmest visu 25 metienus. Neesmu pirms tam mēģinājis, neesmu skrējis, bet nu, ir jānokoncentrējās, un tad var izskriet labi. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Nu, es domāju, likumsakarīgi. Mēs sevi 2 gadu atpakaļ pieteicām, kad izveidojam komandu, un rezultāti ir tādi, kādi ir, un neteiksim, ka viņi ir slikti. Un katrā ziņā sevi piedāvājam, vai tiešām nevar arī tādā mazā necelā infrastruktūrā, bet ļoti labā gaisotnē, pilsētā, ko sauc pa Jēkabpili, kur ir komanda Lūši, sarīko šo zvaigžņu spēli. Nu, un paldies federācijai, viņā teica, ka jā, kāpēc ne, un zvaigžņu spēle ir pie mums. Nu, pa pēdējiem gadiem Jēkabpils ir kļuvis Latvijas mērogā noteikti par basketbolu centru. Viņš vēl, protams, vēl veidojās, attīstās, un tāpēc, lai popularizētu basketbolu un arī atzīmētu Jēkabpils sasniegumu šai jomā, mēs nolēmām rīkot šogad zvaigžņu spēli tieši Jēkabpilī. It's good to see. I have some of my friends here from Ventspils, and it's good to be around guys from America. It's nice. I like it. Tad arī kāds ir taktiskais risinājums no šīs spēles? Ļoti vienkārši. Uzbrukumā ķīles un aizsardzībā čupa. Jā, un kādas jūs esat kombinācijas iespēlējuši pirms šīs spēles? Pick and rolls un tikai pick and rolls. Prognoze, leģionāri uzvars. I think we're going to get the Latvian team. I think we're going to beat them again. It's going to be close, but I think we're going to get them. Es domāju, ka mūs ievinnēs
Mums jau vinnēs leģionāriem vēl daudz jātrenējas, lai varētu mūs uzvarēt. Es šodien noteikti pa leģionāriem. Šodien ir tā reize, ka noteikti var pa leģionāriem, manuprāt. Un kāpēc tā? Nu, pirmkārt, viņi jau tā ir ļoti maz mums Latvijas basketbola līgā. Man liekas, viņiem šodien noteikti vajadzīgs ir atbalsts arī skatītāju zālēm. Būs danki no tevis. Man? Jā. Nu, nezinu. Varbūt viens būs. Paskatīsim. Ar 3 punkti? 3 būs, viena būs 100%. Jā. Es domāju, ka šovā, kā jau šovā, jābūt virs 100 obligāti abām komandām. Tas ir zvaigznes spēle. Nu, es domāju, būs minimum 250. Es domāju, ka beigsies 94-91. Es domāju, ka 240. Šīs dienas spēle, es domāju, es ceru, ka vietējie uzvarēs, bet galvenais, lai būtu skatītājiem baudījums no tā, lai sportists negūst traumas, jo visiem ir sezona, un lai mēs visus to pasākumu no tā ļoti labā līmenī, pa ko es nešaubos, organizatoriski veiksim, un konkursi būs skatītājiem, lai galvenais, lai būtu skatītājiem interesanti. No viņiem? Jā. Es domāju, ka Kristaps Dārgais pēc vakardienas spēles ir pats bīstamākais tajā komandā. Treneru uzdevums viennozīmīgi izpildījām. Visu izdarījām tieši tā, kā viņš vēlējās. Esam komfortablā vadībā un domājam tā arī turpināt. Jā, sākumā nedaudz neaizgāja spēle, bet pēc tam patiešām ļoti labi aizgājāt vadībā. Kas notika tajā brīdī? Laikam jau pretinieki atslāpinājās vairāk nekā mēs. Mēs bišķi vairāk uzskrējām un lūk rezultāts. Un kurš no galvenajiem treneriem ir pats galvenākais? Pats galvenākais treneris mums ir Ramūnas Butautis. Jā. Un kāpēc ne jūs? Tāpēc, ka viņš tajā ranga tabulā skaitās augstāk tur Latvijas čempionātā nekā es. Kaut arī pa vienu vietu, bet tomēr. Man patiesībā ļoti liels prieks, ka zvaigžņu spēle šogad notiek Jēkabpilī. Es domāju, ka tā ir katrā ziņā. Tā ir tie lieli svētki pilsētai un līdzjutējiem, un es ceru, ka pie mums arī patīk pilsētas viesiem. Protams, ir ļoti patīkami arī, ka Latvijas basketbola līga patiešām ir novērtējusi gan klubu, gan mūsu līdzjutējus un ir praktiski sagādājis viņiem šādu dāvanu šodien.
Vai tu esi gatavs slam dunk konkursam? Noteikti, jā. Esi gatavs uzvarēt, kā jau vienmēr? Noteikti mēģināšu uzvarēt. Pretinieki ļoti labi šoreiz, tā kā, neko nevar zināt. Es vienmēr saku, ka nekad sevi priekšlaicīgi pa čempionu nekronēju. Es uzskatu, šoreiz būs ļoti grūta cīņa ar Jānu Tīmu un Robertu Jaunozulu. Un cik ilgi gatavojies? Kam tieši? Slam dunk konkursam, cik ilgi trenējies, izmēģināji? Jau kāds 3 gadus gatavojos diezgan regulāri, tā kā, arī šoreiz neizņēmos. The only problem was I ran out of ideas because everyone did something that I was going to do. So I jumped over Cam. That was easy, but like, I don't know what to do if I make the second round. I'm still kind of trying to think of what I'm going to do. So. Nesanāca viss, kā bija plānots. Nezinu, varbūt var norakstīts to, ka nav pietiekami daudz laiks varbūt sagatavoties šitādām sacensībām un uz tā pamata, es domāju, grūti izdomāt uz vietas kaut ko jaunu, pārsteigt publiku un parādīt savas spējas. Bet, cerams, ka nākamajā kārtā es ticu. Es pat nezinu, vai es ticu, jo rezultātus es nezinu, bet ja tikšu, tad centīšos realizēt visu, kas ir iecerēts. I think we're doing pretty well. You know, we got them right where we want them. We want to build suspense, but at the same time come back and win the game, you know. Yeah. But I think if we tighten our defense up, you know, we can come back and win the game. You need to make the big D. Yeah, the big D, yeah, for sure. Vienkārši Jēkabpils lūši rullē. Kā domā, kura komanda uzvarēs? Spēcīgākā un jautrākā un atraktīvākā. Un vai tu esi gatavs šeit darīt savu darbu, izklaidēt skatītājus? Tā! It's fun, man. It's fun. It's a great experience. Good to be like with the crowd and all the coaches and great players around. So I'm feeling good. You know, I like it.
varbūt tu vēlies piedalīties 3 punktu konkursā? Es negribu apbēdināt citus, vienkārši, lai citi vinnē. Es jau pietiekami esmu vinnējis. Baigi labās, pozitīvos un prieks bija, kad sanāca uzvarēt īstenībā. Bija sīva konkurence, Džeki bija baigi labi meti un labi rezultāti bija tā kā forši. Pastāstiet, cik ilgi gatavojāties šiem priekšnesumiem? Kāpēc? 3 nedēļas. Tāds 3-4 nedēļas. Nu tā, apmēram. Kādas prognozes pagaidām? Izdzīvot, jā. Izpriecāties. Protams, ka Lūkarsai meitenes bija labākās. Protams, ir skaidri redzams, ka mums Latvijā ir skaistākās meitenes. Un es domāju arī, ka visi priekšnesumi bija diezgan labi, bet, protams, Lū bija pat labākais. Skatos, ka ļoti cītīgi skaties karsē meiteņu konkursu. Kuras ir tavas favorītas pagaidām? Labs jautājums. Jelgavniecēm, starp citu, nebija slikts šovs. Man patīk, Jelgavnieces labi uzstājās un arī papildus elementi bija, tā kā viņas es varētu tā izteikt. Kāpēc tāds armīnietisks noskaņojums? Tāpēc, ka mēs esam tādas cīnītājas. Nu tad izcīnāt to pirmo vietu? Tas nav dzīvē galvenais. Galvenais, lai mēs labi jūtamies, labi nodejojam un atspēkojam pašas savas cerības.
Mārtiņ, vēlos apsveikt no sākuma tevi ar uzvaru treneru konkursā. Pastāsti, bija grūti? Nu, ne tik ļoti grūti, jā. Basketbolu mēs visi treneri mākam spēlēt, jā. Bet, nu, kādam paveicās, kādam ne, šoreiz man paveicās un es trāpīju. Vai bija grūti cīnīties pret Saldus treneri Mandaru Roku, kurš tev izrādīja patiesībā visas lielāko pretestību? Ne, nu, Saldus treneris ir vispār ļoti augsts klases spēlētājs bijis un grūti pret viņu cīnīties, bet, nu, kā beigās iznāca, tomēr uzvarēja viņu. Liels prieks par to. Edgar, kādas prognozes pirms spēles beigām? Pagaidām latvieši izstās labāk, jā, un mūsējie puiši vairāk noskaņojušies uzspēlēt, parādīt kaut ko, iedanko skaists epizods parādīt. Leģionāri pagaidām tā ļoti bikli un slinki spēlē. Nu, es ceru, ka Leģionāri saņemsies otrajā puslaikā, mums būs labāka cīņa, bet, protams, ka latvieši uzvarēs. Jūsu komandai jāsāk spēlēt ciešāk aizsardzībā. Pēc pirmā puslaika ielaisti vairāk kā 90 punkti. Tā gaidās, šodien spēlējam slikti aizsardzībā, nākamais būs labāk. Bija ieplānojis vienu citu danku pēdējo, bet sakarā ar to, ka es nebiju pārliecināts par to danku 100%. Un tas man bija paredzēts pie tāda gadījuma, ja pārējiem pretiniekiem sanāk vislabākie, tad man nebija citu variantu, ko likt. Un tā kā daži kļūdījās, Kristaps kļūdījās, un man nebija vērts riskēt, un vienkārši gribēju parādīt to, ko es māku, un viss. Yes, I does that, stays hot. I ain't gotta get my buzz back. What everybody trying to be now, I was that. Kā tas ir nonācis, ka Zvaigžņu spēlē ar jāmet sodametienu? Kā lūdzu? Kā tas ir nonācis, ka Zvaigžņu spēlē ar jāmet sodametienu? Apmulsināju, ka es pilnībā nezinu, ko atbiju atbildēt sakarīgi. Yeah, the bread, all the whips is a year ahead. I only fear the feds. On the
other side of the peephole. Point blank, call it a free throw. Funny, cause I had the vision 6 back then. Prieks, ka šis notiek Latgalē, jo es pats nāku no Latgales, un man prieks, ka cilvēkiem var atbraukt un sagādāt prieku. Ar tik maz vajag, lai dabūtu to prieku un parādītu to šovu, lai popularizētu basketbolu visā Latvijā. No, super emocijas, lielisks. MVP, jebkura MVP balva sagādā lielu prieku, un noteikti to pašu var teikt arī šoreiz. Nē, protams, basketbola popularizēšanai šādi pasākumi ir vajadzīgi un ļoti forši. Varēja būt spēle nedaudz intriģējušāka rezultātu ziņā, bet tā viss bija kopumā, epizodes bija pietiekami daudz skaistas, tā kā, viss kārtībā, es domāju. In the rap bracket, he remains the top seed. 6, quick to blow 3. Audio heroin, so you don't OD. Shooters know you, but you don't know me. The block is crazy, you can't stop me, baby. You can't stop me now, you can't stop me. No, you can't stop me now, you can't stop me. Come on, stop me now, you can't stop me. You can't stop me. Once I start, I ain't gonna stop. The gauze ain't gonna be able to stop the. Your girl ain't gonna be able to stop the. She get that phone call from the doc, we even.